pamudināja man tur nonākt? Droši vien savu zinātnē un vēlme kaut ko dzīvē mainīt, izzināt, saprast. Un nonācu tur, jo biju bijusi vienā no tavām vakariņām, kur mēs runājām apmēram to vidi un to vaibu. Jau es zināju, ko sagaidīt. Bet šoreiz bija vēlēšanās iekāpt dziļāk, varbūt mazliet papētīt sevi, pāanalizēt, padomāt par tām lietām, par kurām ikdienā parasti nav laika padomāt. Mm. Un tad, kas notika, ko tu piedzīvoji, kas tas bija tev, tā darbnīca? Tā vienā vārdā ir grūti pateikt, kas tas bija. Tas noteikti bija sevis izziņas process. Tas noteikti bija laiks sev, kur es ļoti daudz pārdomāju savas prioritātes, savas vēlmes un nu jā, tā kā mēģināju saprast, ko es gribu tālāk dzīvē darīt. Profesionāli, bet, protams, tas viss sasaistās arī ar personīgo dzīvi, ar prioritātēm, ar ģimeni un ar visu. Tā kā tas bija ļoti vērtīgs sevis izzināšanas process. Tad tu mini gan attiecībā uz darbu, bet tu arī ģimeni pieminēji. Tad tās abas daļas tev pavērās tajā procesā. Jā, jo tā kā mums ar vīru ir kopīgs uzņēmums, tad manā gadījumā tas viss ir ļoti cieši saistīts. Tāpēc tas man tā dabīgi savijās kopā. Okay. Protams, cienot privātumu un neejot pārāk detaļās, bet cik var tā vispārīgi ieskicēt, kas ir tas iznākums, ko tu ieguvi no tā, vai ko tu saprati, vai kas tev mainījās rezultātā pēc dalības? Es nācu ar konkrētu jautājumu, vai es vēlos vēl dziļāk iekāpt šajā kopīgā uzņēmumā, vai es vēlos varbūt tieši otrādi nodiliģēt kaut kādas, nevis nodiliģēt, bet paņemt kaut kādu manu daļu, ko es varu tikt galā, un domāt, ko darīt vēl. Tā kā šis bija mans tāds konkrēts jautājums, un es rādu diezgan skaidru atbildi. Es sapratu, ko un kā tālāk es vēlos darīt. Tā kā šis bija ļoti vērtīgi. Ok, tad bija jautājums, ieguvi skaidru atbildi. Labi. Kādam, kurš klausās šo video vai audio, vai lasa transkriptu un domā par to iet vai neiet uz šādu darbnīcu, kā tu to jūti? Kam šis ir labs un īstajā laikā instruments, un kam nav, vai arī kad tas ir un kad nav? Jo nav tā, ka viss visiem vienmēr der, ja? Tad kad un kam šis der, un kad un kam par šo nav īsti vērts apsvērt? Varbūt sākumā kam un tad kad. Kam noteikti tiem, kam ir vēlme kaut ko dziļāk saprast. Šis nebūs tā, aizgāju, paklausījos, kā tur citiem iet, un es varbūt varu darīt tāpat. Šis nav par to. Te ir vairāk pastrādāt ar sevi, pacelt augšā tādas dziļākas lietas, sajūtas, emocijas, prioritātes. Un kad? Es domāju, to kad tad katrs jūt pats, ja viņam to vajag. Manā gadījumā tas, kad bija tāds, es jau meklēju kādu laiku, kur lai es aizēju, vai kādu privātu koču, vai kādu nodarbību, un tad es ieraudzīju šo te tavu bezmaksas webināru, kurā tu stāstīji, kā tas viss notiks un kas tas viss būs, un tas man ļoti atsaucās, tā kā ļoti sasaistījās ar mani, ar to, ko es gribētu pamēģināt. Godīgi sakot, mani patīkami nošokēja cilvēka atklātība šajā pasākumā, un līdz šim es nevaru teikt, ka es bieži apmeklēju šādu veidu nodarbības. Un tad, kad daudzi, mēs bijām daudz, kā 20 pār cilvēki, daudzi pieredzējuši biznesmeņi un biznesa vumeņi, tā teikt, atklāti dalās diezgan tādās privātos sajūtās un bailēs un emocijās. Tāda patīkama sajūta, tu saproti, ka tu neesi viens pats, tu saproti, ka arī citiem ir dažādas pārdomas, problēmas. Man ļoti pārsteidz to, cik ātri tu spēji atraisīt mūs visus. Un arī tas darbs pāros bija tāds ļoti patīkams, jo varēja izrunāties, bet nebija šīs barjeras, kā es tāds svešam cilvēkam tagad stāstīšu.
Tas viss bija tieši tā, ka tur tas viss notika, un tad tu aizvēri durvis, un tu zināji, ka tas viss tur arī palika. Un tad bija mājas darbs, pie kura mēs strādājām katrs, un tālāk strādājām katrs pats ar sevi. Tāpēc, jā, man tiešām patika. Man vēl joprojām ir lietas, kas man ir jāizdara, par kurām es turpināšu domāt un pastrādāt pēc šīm mūsu darbnīcām. Bet kopumā, jā, ja es ieteiktu tā, ja cilvēks meklē un domā, ko un kā tālāk darīt, un droši vien liela daļa tur mēs bijām tie, kas mēģina nenodedzināt sevi, skrienot tajā ritmā, tajā ikdienas ritmā, tajā mēģinot nopelnīt visu naudu un noslēgt visus darījumus un noķert visus klientus, kā nepazaudēt sevi, kā nesadedzināt sevi. Un sievietēm tas ir īpaši aktuāli mums, jo mēs paralēli arī esam mammas un sievas un saimniecības lietas. Un plus vēl mums jābūt veiksmīgām, labi jāizskatās, jāprot gatavot, jāsporto. Jā, nu, tā kā visas daudzās maskas, kas mums jāuzvelk, ir. Jā, un tad, lai nepazaudētu sevi šajā skrējienā, izelpot dziļi, padomāt par sevi un sazemēties. Paldies. Vēl jautājums, ja tev draudzene vai draugs jautātu, vai ir vēl kaut kas, ko ir vērts ņemt vērā vai zināt, vai tev nāk prātā vēl kaut kas, ar ko tu padalītos? Nu, pirms pieņemt lēmumu, piedalīties vai ne šādā te piedzīvojumā. Nu, ka tur būs atklāti jādalās ar citiem. Nu, ka tas nebūs pasēdēt, paklausīties. Ja, kā bieži ir tādās visādās pasākumos, kad tu dzirdi veiksmes stāstu, tu dzirdi tev iedot algoritmu, kā rīkoties, un ka šis varēs strādāt, un tu ej mājās un dari. Šis nav par to, šis vairāk ir par sevis izzināšanu un darbošanos atklāti ar sevi, ar savām sajūtām, savām emocijām. Tā kā ir jābūt gatavam strādāt ar sevi. Ok, es tev piebildīšu, ka tā dalīšanās ir pārsvarā pārī, nevis grupā. Tur nav ar visiem jādalās, bet tieši divatā ar pārinieku. Jā. Kā tev bija tā ar pāriniekiem sadarbība? Jo pārinieks var mainīties caur sesijām, varbūt kaut kāda īsa refleksija par to. Jā, man ar visiem pāriniekiem bija viegli strādāt. Es nezinu, ko es tā nevaru teikt. Sākumā, protams, tas pirmais, ka tev pasaka, būs jāstrādā pāros, un tev pretī nostājas svešs cilvēks, un tev jāstāsta, no kā tev bail, vai tev jāstāsta, ko tu ienīsti, ja? Kādas tādas lietas. Bet es saku, tava moderācija bija tik dabīga un tik pašplūstoša, ka tas viss bija vietā. Man mazliet, es nejūtos komfortabli dejot un kratīties. Man tā nebija tā mana daļa, kur es centos atbrīvoties, bet tas varbūt, nu nezinu, varbūt man vairāk laika vajadzēja, varbūt vienkārši nebija man īstā diena, lai kustētos, lai gan esmu diezgan kustīga, bet kaut kā, nezinu, tajā barā es nevaru teikt, ka es atbrīvojos. Bet, jā, visādi citādi ļoti pozitīvs iznākums. Dabūju to, ko gaidīju, un dabūju daudz vēl bonusā lietas, par ko padomāt uz priekšu.